Labrīt, šai rīt. Kaspjārds sēž sauledēs. Aigars brokastiņas rāda. Ņem, ņem, ņem. Māsēs taisa. Es izbaudu šo skatu. Skaisti te ir. Sniegotās virsotnes. Un no otras puses. Labrīt, šerīt. Labrīt. Mūsu galvenais šefpavārs. Pielakšanas gaidīja, ja? Mums šādas brokastiņas. Sanitas ministra darbs. Pie paša Monblāna. Ar planieriem vidinās. Ļoti sniegotas virsotnes. Monblāns ir uz turieni. Šitas ir iespējams tas ir 3800. Es domāju, ka Monblāns ir vispār uz turieni. 3800 kaut kur vajadzēja policikam iet augšā. Bet redzi, kaut kas tur ir smailē. Cilvēks. Redzi? Cilvēks. Jā. Ar Ročiku var pamēģināt. Tā, paskatās. Mēs ko laidīsim augšā? Paskatās. Tur ir vienkārši. Tie ir paraplānu lidojumu centrs. Rekur tie arī ar lielām somām paraplāni somās. Iet uz augšu. Mēs gribam uzbraukt tajā kalnā. Forši. Mēs nācām no tās puses, uzkāpām šo lielo gabalu augšā. Vienkārši, lai tiktu uz pacēlājiem, un izrādās, ka varēja apiet, ka tik uzkāpām augšā, lai ietu lejā. Tātad nopirka biļetes līdz pašai augšai, 22 pirmais pacēlājs un 38 eiro otrais pacēlājs, ja? Pareizi? Taisnību stāstu? 22 līdz pusceļam, 38 līdz augšai. Jā, tā arī. Līdz pusceļam ir 2000. Tur izvēl. Līdz pusceļam ir 2000 metri šī slīdiņā, līdz augšai ir bišķi pār pirmā pusi. 184 par 5. 38 līdz augšai. 40, Līdz vidum ņemtu būtu 22. Es sapratu, ka 22. 38 līdz augšai. Tad jau nav tik traki. Pirmais cēlās ir līdz šeit, nesaprotu, un tad aizsaka nav. Jā. Un tad mēs Atpakaļ varam laisties, kad ir vēl. līdz pat augšai. Mēs dodamies augšā. Iekarot. Labi, vismaz redzēt no. Ko tu tur rādīji? Paskatās tur, uz kuriem mēs dodamies. Kur? Mēs tur dodamies. Iekarot. Labi, vismaz redzēt no lāna. Pārspējuši to. Tāciņa tie augšā. Jā, Kāda tāciņa? Tu paskatīsi. Zigzag tāciņa. Paskaties uz tā. Paskat, traki cilvēki. Lieki. Bet zini, kāda slodzīta kājām? Ideāls skaistums.
Priekšā nokriesti koki, akmeņi, ceļi. Tur redzams, pilnīgi, ka sniegs ir brīvis. Pilsētiņa maziņa. Pilsētiņa ļoti maziņa. Mēs redzējām tikai līdz tā nogruvuma augšai. Mēs to augšējo daļu neredzējām, tad, kad bijām ar kemperi. Reku serpentīns iet ar kājām augšā. Es noteikti nekāptu. Kāpēc? Ne par ko. Īvet. Kur lien? Redzi, kā lien? Kā šeit augšā tā? Paskaties, cilvēks laikam domā alpīnismā. Paskaties. Tikai kur uz sāniem un vienkārši ar šitiem Un striķiem. bērns pat tur. Super. Es esmu bērns. Super. Paskaties, kā šeit tālāk, tā kā tik tivet, paskaties. Paskaties. Ej, te nāst, viņi ir absolūti traki. Tas ir labais. Tas nozīmē, ka nevēlas samaksāt 20 eiro. Jā, tev ietaupījāt. Tur uz turieni gan augšā nebūs šitā te. Tur tālāk, jā. Tur tā kā beigsies. Labi, esam klāts. Mēs esam izkāpuši no pirmā pacelāja. Atrodamies 2 kilometru augstumā. Šeit paveras tādi fantastiski skati. Vienkārši super. Un pamazām dodamies uz otro pacelāju. Mēs no lejas redzējām tikai šo mazo sniega kā lavīnu. Te vēl aiziet tādā augstumā. Mēs tur kaut kur nakšņojām. Reku, kur tā garā ēka. Un mūsu mērķis ir šis. Operators aiztaisa vārtus ciet. Dosimies augšā. Tūlīt pacelsimies no 2000 līdz 2530 metriem uz jūras līmeņa. Es visu tādu bildēju, tagad filmēju. Kad tur ir redzamas tās mazas mājas. Bet arī mēs tā nemaz tik mazas. Paskaties, iedomājies, mēs no kempera redzējām tikai tā nogrūma. Tur tādu, daudz maz augšējo daļu. Tos pārējos augstos kalnus mēs pat neredzējām ar kempera. Iedomājies? Jā. Jā, es to daru. Kas par skatiem? Mēs ejam tādā klinšēnā. Tur priekšā kaut kur ir īventā. Kristīna. Tur ir Raigars ar Kasparu. Spēdīgs augstums. Tas ir kaut kas skaistums.
Ausis krīčiet. Kurā vietā tie ir alpīnisti, kas kāp šeit lejā? Paskatās, tu tā tas uz augšu. Nē, es domāju, ka tur drīzāk iet kādas ūdens. Jā, tad tas pārāk. Tas kalpītes un tāds, ka Jā, tautās. Jā, bet kā tas šeit uzrapsies augšā? jā, šeit ir kaut konkrēts alpīnismu ekipējums būtu nepieciešams. Tur ir rāfku augšā piesiet un tad jau kāpti, vai ne? Tur reāli stāvi kalni. Tādas klintis. Rekur alpīnisti lien rāpjas augšā. Man būtu bail. Un mēs esam augšā. Paskat, kādi kalni. Mēs jau gan neizsākajam, Mēs jau? Jā, nu viss. 5 minūtes. Kāds te skaistums. Mēs esam virsotnē. Cilvēki sauļojas. Iespaidīgi. Super skaisti. Nav vārdos izstāstāms, cik tas ir skaisti. Šeit sazīmēties kalni. Tagad stāsti. Domājam, tas ir 422. Šī virsotne sanāk 422. Man blanks ir šis, kura pakājē mēs nakšņojām. Mums rekur ir lavīna. Rekur lavīna, jā. Tā, kas gāsa, mēs bijām tur tieši pret lavīnu. Te ir konkrēts kritums. Pagaidzi, es gribu pasēdēt drusku. Paskatās, ka viņam velk uz augšu. Šito vispār. Cik nāk,
Vēja plūsma, jā. Jo ap kalniem ir tādi gaisa virpuļi. Jā, straumes. Es te par lielām kājām staigām un pa fonu. Vispār augstāk. Tā krievu valodu dzirdu. Et 3 crêpes, hein, jambon fromage. En France, c'est sûr. Et bah, normalement, enfin ailleurs, je l'espère aussi. Parce que c'est hyper contrôlé. Ce sont les moyens de transport les plus sûrs. C'est bien plus sûr qu'un avion, qu'une voiture, que le vélo, que tout ce que vous voulez, que la trottinette, que le métro, que tout ce que vous voulez. On voit qu'il n'y a pas de Transport car. par câble. Tous les transports par On voit qu'il n'y a câble. pas de car. La remontée mécanique, c'est enfin, ça peut être un ascenseur. Hein. Il y a un petit ascenseur en transport par câble. Kas viens ir traks, viņš ar kājām nolēma mērot ceļu lejup. Teica, dodiet man stundu laika, es nokāpšu. Mēs tulīt iesim paskatīties. Viņu varēs redzēt, jā? Kur viņš dodas? Mēs viņu gan jau no funikuliera redzēsim. Skats no šīs vietas. Fantastiska vieta. Ļoti fantastiska vieta. Šitā ir ieskrieties ar parašutiem. Šite? Tie, kas lido, te, kā zvirbuļi. Kaspians pa šajienu izgāja? Labi, ejam. Viņš zina vispār, ka viņš uz ko parakstījās. Kas? Labi, braucam lejā. Eigaram saka, atkal galva sāpēt. Sanāk šitais ir cik lielā augstumā tev galva sāp? 6 tagad jau. Un tā mēs dodamies lejā. Es jau domāju, kas tā pa skaņu bija tikko. Rekur tā meitene sēž. Nu, kur Kaspars? Kur? Kur Kaspars? Es tik netur augšā kaut kas vien. Augšā. Bet, nu, tāds viņas teikšu, Man žēlkās tikā. Kā tur tādas stāvas taciņas? Skatāmies, kas piku meklējam. Man liekas, viņš jau stupīca, kad klinti sāksies. Vai šeit, piemēram. Viņš ko rādu tālu tikā vai... Šeit uzbraukt var 3842 metri augstumā un biļete maksā 75 eiro.
Te vēl ir tādi varianti. Vilciens iesprūlīt. Bet pielīmēt. Šitā bija punktu sūtīja. 70 metru nozīme. Kaspiens ir klāt. Nereiķinot. Pamūts? Vajag pizzu? Vai jā? Tu visu rādi tikai to, kas man ir interesants. Mēs bijām tur augšā. Nogriezāmies no maršruta. Tāda strauja upe tek. Ļoti skaista. Ar Mont Blancu esam izstaigājuši, kalnā pabijuši. Esam visi laimīgi. Vau, cik te skaisti, bet es domāju, ka tas kamerā nav redzams. O, priekšā ir tilts. Esmu uz tilta, un te tāda skaista upe. Pa Mont Blancu esam iztusējušies, laižamies uz Šveices pusi, ne? Vai ne? Šodien ir piekdiena, cik zinu. Ar datums? Nezinu. Nedēļas kā tikai. Jau 2 nedēļas, kā mēs ceļām. Forši, ne? Vai ne? Vai ne? Izturība. Izturība. Stāvvieta. Nē, pāri upei. Te pat šlagbaums ir. Priekš kam tas šlagbaums te domāts? Bet te ir tikai vienu momentu. Viens mazs posmiņš. Mēs esam uz robežas. Mēs iebraucam Šveicē. Vai vēl es nesaprotu? Iebraucam Šveicē. Rekur ir change, jā. Naudas. Jāskatās, tepat arī vinieti kaut kur. Atkarīgs no cenām. Shop, chocolate change. Dīzeli, rekur ir degvielas. Rekur, es domāju, ka zabraukā piestāj. Vinieti. Nav.
Re, kur otrā pusē. Ir būdiņa, jā. Ir veikals. Jā, mēs esam Šveicē. Aizgājām samainīt naudu. Tur ir change. Samainījām naudu uz, kāds bija 0,90. Jā. Pie reizes pajautājām arī, vai var nopirkt viņieti. Jā, viņieti arī varēja nopirkt. Nu, paprasījām, cik maksā. Es sapratu 33 franki uz gadu. Bet tad, kad sita čeku, tad parādījās 46 eiro. Izrādās, ka 43 eiro maksā uz gadu. Viņš pajautāja, kāda mašīna, teica kemperis. Un līdz ar to viņš tādu cenu iekasēja no mums. Te esam ielīmējuši logā viņieti. Viņieti derīgi uz līdz nākamā gada janvārim, ja? 24. gada janvārim. Tātad līdz gada beigām? Līdz gada beigām sanāk, ne jau līdz nākamā gada beigām. Tas un tad 30. decembrī, cik viņam maksā uz vienu dienu? Viņa varētu būt tikpat un līdz gada beigām. Viņa sanāk par tekošo gadu maksā un tu vari braukt kaut katru dienu. Šveicē pat tuneļi savādāki, ne? Kaut kas ir savādāks, jā. Tas pilsētiņa, tur kanjons. Ceļi, nu pagaidām jau liekas ļoti labi. Skatījāmies, degvielas cena ir 89, vismaz bija uz robežas tāda cena. Pārbraucot pāri publiskās toaletes, visas pavelti, tīras, viss ideāli. Un tur stāvlaukums labs bija arī, tikai ūdens nav tuvumā. Ceļi jābrauc uz 80, apdzīvotā vietā uz 50. Mājiņas tādas vecākas izskatās. Vismaz pierobežā. Un mēs atkal ceļamies kalnā. Sen neesam braukuši pa kalnu ceļiem. O jā. Iespaidīgi atkal kalnā braukt. Serpentīns priekšā un autobuss priekšā. Mums priekšroka, jebkurā gadījumā. Ceļa nav. Droši vien tāpēc, ka nezināms. Jebkurā gadījumā kārtēreiz atkal iespaidīgi skatu. Tādas skaistas ceļa malas apmales sataisītas, vai kā viņas sauc.
Paskatieties. Tas ir kaut kas fantastiski skaists. Serpentīni kalni, te iespaidīgi. Te vispār bez komentāriem, bez vārdiem, bez kā. Tas ir kaut kas. Ļoti, ļoti stāvs kalns iet lejā. Tur, kur nabadzīņš minies, pats saproti. Varbūt aizmirsam aizīti nopirkt, varbūt sērkociņus aizmirsa nopirkt. Tagad jāminas lejā pie. Lejā jau viegli, augšā tā švakā. Jā, viens no tās ir skaistums. Braucam ar otru ātrumu lejā. Bremzes smirt, tā pilsēta vēl aizvien ir ļoti zemu. Motorīts ļauj nelabā balsī. Bet skatīgi ir fantastiski. Tā varētu būt. Bet smirt gan. Nečirkst. Tu kā uzspļājas dekoratīvā. Nē, iekšā. Vēl nečirkst. Vēl ir labi. Jā, sarkani nav, vai varam braukt. Sarkani nav vēl? Iekšā trakā. Tā puse, Aigara puse, ja? Bet, nu, iespaidīgi. Es nezinu, mēs varbūt no tāda kalna augstuma braucam. Bet, nu, tas ir kaut kas. Šite nejūtu. Riepa silta. Augšā, nu, motors var pārkarst atkal. Lejā bremzes, kas cieš. Tā nav īsti stirgā, tā ir izskaļota ar sniegu ar lietu. Aigars ar Kasparu spriež par šī kalna iekarošanu. Re, kur esot takas, un viņi ir ar mieru kāpt tur augšā. Bet kā nav jau nekas traks, ne? Kādas pāris nedēļas jau augšā būsiet. Jāpērk mums. Ar smago šitais nobraukt, ka čauks viņi nejustam. Nenosmīgs, tad ir reizes bremzes. Ar kemperiem ir retarderi. Bet kas pa pilsētu lejā? Šī starp citu ir mazā Šveice. Iedomājieties, ka jūs esiet lieli, šitik lieli, jā, ka jūs esiet lieli un redzat miniatūru pilsētiņu. Bet mēs tuvojamies mērķim. Nu, šosejai, es domāju. Šoreiz es domāju par šoseju, sapņoju par šoseju. Tas ir serpentīns. Turpinās atkal nākamais no
tās vīnogas, ja? Jā. Viens biedaļa boiščiks, viņu palaida uz Spāniju no Latvijas. Viņš aizbrauca šitajos kalnos, kad tikai viņš tur pameta mašīnu, ja aizbrauca mājās, mašīna palika. Atmeta visam ar roku, pateica, nebrauc. Viss palika, visu kravu ar visu. Spānijā arī kaut kas citi. Francija, Spānija, tur, protams, tas ir. Vai no Francija? Nepiemini laivaikā, satiksimies mēs no jauna, pēc 100 gadiem Šveicē. Šveicē, jā. Kas tas ir cik Nezinu, Kaut kāds vagoņetka valkamā, kaut ko viņš tur valkā skatījies. vīnogas. Kaut kāds izmantota zeme līdz pēdējām. Jā. Nepaliek legīts rīks. Nekropus par auto vai vēl kaut kas. Iedomājieties, mēs beidzot būsim nobraukuši lejā. Gribiet ticiet, gribiet neticiet. Kā mēs mums iekļūst iekšā sanāksim? Nē, Kā cevišķi būs? atsevišķi. Nezinu, bet tas nepaprātā tam ceļā, kā tur vajadzētu prāt. Tāda ir štrāse. Bānis. Skaisti kalni. Paskat pilis. Kalnu virsotnēs. Astotnes jābrauc. Jā. Ciematiņa. Kalnos. Divi metri šaurums tajā pusē, brauc par šito pusi. Tā vismaz kaut kas tur bija rādīts. Kā uz 100 var braukt. Daba ļoti skaista te. Makals. Aizstāvs viss. Jā, viss sastādīts. Bet galvenais, ka tās mājas kalnos. Sako, Bet īpaši tāda loku, tāda brīva. Visi legīši ir apstrādāti. jā. Aizaureiz. Viena brīva gabalā. Kas tas tāds? Dzeltenais. Tas ir sabalstīts. Nu, neizskatās, ka tas 130 pa bāni jābrauc. Mēs braucam, un Sanita tik drukā un drukā savus memoārus. Mēs jau teicam, ka pēc tam mēs būsim zvaigznes.
Sanita rakstīs grāmatu. Izdos savu grāmatu, kurā mēs būsim galvenie varoņi. Eiropas piedzīvojumi. Jā, Eiropas un ne tikai Eiropas. Sapnis par Eiropu. Jā, doma radās, telefonā kaut ko paskatīsies. O, Govis. Jā. Rekā telaista tīrumus. Paskatieties, kas tur priekšā par spuķņikiem. Reku priekšā. Zviedriem teica priekšā. Jā, un satelīta šķīviem. Jā. Kas mēs kalnā braucam? Tas sajūta ir, ka lejā. Sajūta varbūt augstinoša. Pilsētiņa ar visiem saviem spuķņikiem. Taču man sajūta, ka braucam mēs lejā. Braucam tepat blakus upīte tek. 50 jābrauc iekas. Varbūt šitai upītei ar prāmi pāri jābrauc. Jā? Paskaties, kāda strauja. Domā, mēs tur brauksim? Jā, paskatieties pašu augšu. Ej, tu nestāst. Nebrauksim mēs tur augšā. Nebrauksim mēs tur augšā. Tādi ceļi bija. Nopietni mēs tur brauksim. Tā ir Šveice. Šveicelands. Mēs nopietni brauksim pa to ceļu augšā. Ar kur mūsu maksas ceļi? Ir. Visi brauc. 8 kilometri. Izskatās jau smuki. Skaisti. Vēl 57 kilometri līdz galamērķim. Tāpēc navigācijas rāda vienādi. Tā ir 203. 200, cik kilometru? Man rāda 240. Braucam uz snieglatajām virsotnēm. Cik mēs augstu jau uzpildējam. Nepaskatieties lejā. Metri, tunelis 100 metri. O, 2,5 kilometri. Varētu būt. Kādi tur vecie vilcieni.
Tā. 29,50. Hello? Hello. Var arī ar karti samaksāt. 29,50 franki. Un te būs mūsu maksas ceļš. Thank you. Bye. Kādi te vilcieni? Rekur stāv šitais ten. Ai, iedomājies, ar vilcienu nevedi. Tur kempers stāv, vai kur iekšā vilcienos stāv. Jā, kemperis ir par šo joslu. Tas vispār kaut kas interesants. Šitā pāri Lamančai iet. Reku tev rāda, kur braukt. Taisnība. Pa šo, jā. Tikai Šveicē var. Un daļša jābrauc šita iekšā. Iedomājies? Tik uz priekšu. Mana puse ir okei. Jā. Šitais skaitās prāmis, tas, kas mums bija uzlikts. Jā. Nav ne mazākās nojausmas. Bet tas ir kaut kas interesants. Jā. Šitāds nav bijis. Nu, bet mums arī jāskatās, lai mēs neesam uz starp vagoniem. Iedomājieties. Šis ir kaut kas savādāks. Pateicoties man. Pateicoties tev. Tu paskaties tajā kartē, pavauc, cik tur vēl šitās. Es tā skatījos, ka baigi taisnā līnija ies. Viņš ies līdz. Teņš cauri kalnam? Viņš ies līdz. Iespējams, ka mēs brauksim ar Prāgu līdz pat ezeram gandrīz. Domā? Nu, es nezinu, ka visu laiku taisnēs. Nu, rekur man nobrauksim. Kur nobrauksim? Rekur. Kur tas ir? 17 kilometri brauksim. Jā? Jā. Bet dīvaini. Mēs te domājam, kas tas pa prāmi? Mēs sākam kustēt. Mums vilciens var. Tāds vēl nav bijis. Nav gan bijis. Sapņos pat nerādītos, ka tā būtu. To tikko Šveicē. Jā. Un trāpījām uz īsto laiku. Jā. Viņš gan jau kaut kādā pusstundā reizi iet. Tur bija laiki uzlikties, tikai Tas tur nemanīju. rāda, jā. Kur mums čipsi? Kur mums čipsi? Cik tagad ilgi jābrauc? 17 kilometri. Varētu būt. Smuko. Bet šitādu, tas ir kaut kas, jā. Lamančā ir uz Angliju, tā smagi iet pāri. Tāpēc jau mēs te tad domājam. Nu, kaut būtu prāmja vietā, būtu ielikts, Jā, ka, jau gaismas ieslēdzas. iedomājieties, tumsonība. Jau invertors nesaprotu vairs. Mēs šitā tumsonībā arī brauksim.
Jā, es ar vilcienu pēdējo reizi pat neatceros, kad es braucu. Nu tagad Tīvet teiksi Šveicē. Šveicē es braucu ar vilcienu. Vilcienu, vai ne? Ar kemperi un vilcienu vienlaicīgi. Tas vispār kaut kas... Iedomāties. Pavisam vēl jauni iespēdi. Jā, gaismiņa parādījās, varbūt 3,5 km esam nobraukuši. 13 paiet. Mēs braucam izrādās 65 km stundā. Man pazuda jau. Iepriekš rādīja 65. Saka, viņi uzskirā. Tagad vairs nerāda. Jā, šīs ir pavisam savādākas izjūtas. Piedzīvojums. Jauns piedzīvojums. Satelīti, kur jums esat tā. satelīti 12, 1,8 km. Mēs atbraucām. Šitais skaitās Lodsbergas tunelis. Lodsbergas tunelis? Lodsbergas tunelis, jā. Kaut kas tam līdzīgs bija. Tad pārvietošanās veidu laikam neviens nevar iedomāties. Prāmi vēl varēja iedomāt. Es prāmi arī iedomājos, jo viņš rādīja prāmi it kā. Prāmis izrādās arī dzelzceļš prāmis. Nākamā pietura depo. Nākamā pietura ir Zasulovs. 32 kilometri. Nu, aizraujošs piedzīvojums. Jū, viennozīmīgi. Ko tu te gaidi? Jā, tur ierobežot cilvēku nav. Arī tādi gan tur tā sūdi gan. Tādi veci. Nu, ko, jauna pieredze ir iegūta. Vēl tāds pats automašīnu vedējs. Nāķi viņš vēl iet. Vēl kaut kādi tunelī cauri. Handerstau. Ko mums valika 31 kilometrs. Un priekšā atkal serpentīni. Jā, rekur augšā govis iet. Droši vien var kādu pārlaikt pāri, tāpēc. Mašīnas pavadā. Tāpēc es astrēdīšu mašīnu. Vai visu pāri? Jā. Jā. Tāds siena vālotājs. Čehu šitais te. Cipa Čehu motobloks. Tas ir nebija košmašīna tādā redzēt. Ir. A, nē, viņam ir... Kaut kur priekšu ievērt, paņem šito. Šitāds ir. Šitāds bija. Šitāds mums pašiem bija. Vot tas te, ka jaucējs. Grābekļa tipā? Nē, maisi, jaucējs. Uzmanīgi ar kaut ko vis varbūt var kāda uzkrist uz ceļa.
ceļam līdz toreiz ir labāk, lai negriež, nevar nekur citur uz ceļu jāskatās. Ir seko uz ceļu visu laiku. Ja, no telefona, jā, varbūt sliktāk. Panorāma beidzās. Sākās laikas. Oh, вау! Какая красота! Tiešām. No Monblāna nolaisties ar šito te, ar rodeli lejā, tas vairs. Ar zvaniņiem. Šādi ved lopiņus. Tās laikam ir kannas piena, ja? Lēnītēm. Tas kā nevajag. Šis arī pārsteidza. Kas par zvaniem viņam? Jā, lai dzird. No Šveice tiešām. Visu, ko var iedomāties, var redzēt, bet, kaut ko tādu.